Tātad man ir dota nepilna stunda, lai pastāstītu to, ko es jums esmu sagatavojis. Un tas nosaukums māksla vārdā autentiskums. Māksla tāpēc, kad tajā pārskatā, kas te šodien notiks un ko Blūms teiks, tur bija rakstīts, ka restaurācija kā radošs process, un ja šeit ir kādi glezna restaurātori, tad viņi uzreiz pateiks, ka mana galva kaut kas nav kārtībā. Jo restaurātoram ir jābūt absolūti pakļautam oriģinālam, ne soli, ne pa kreisi, ne pa labi. Bet tā lieta ir tāda, ka to tiešām attiecināt uz glezniecību, uz kādu atsevišķi ņemt mākslas darbu. Tā kā mēs runājam par vecām mājām, tad tās likumsakarības zūd, un pat tādā perfekcionismu citadelē kā Rundālē, tur ir daudz viskas. Protams, viņi ir absolūti no restaurācijas viedokļa, viņu var likt zem kupola un teikt, ka tas ir etalons. Tā kā Rundālē tas ir etalons. Visi gribat kaut ko teikt, nevajag. Tas ir etalons. Un principā es piekrītu, tāpēc mēs pirms sāku stāstīt, sakiet lūdzu, paceliet roku. Absolūti nekautrējieties, tas ir pilnīgi normāli. Cik no jums tā kārtīgi saprot, kas ir autentiskums? Vienu es pamanīju, jums bija roka augšā, 2. Lūk, tā tad es esmu trāpījis, un 3, 4, bet ne vairums. Būtībā tas ir normāli. Jo tas autentiskuma jēdziens, viņš vispār ir diezgan paplūdis galerts, kurā kaut kas peld, bet nevar paņemt, tāpēc, ka tā želēja traucē viņu paņemt. Kā to var saprast? Te mēs varam runāt par vēl vienu ikonu, tie 3 brāļi. Man ķeselē ir vairāki maketiņi, kur tos 3 brāļus, tie, kas dikti gribēs, varēs no manis dabūt. Viņi ir izgriežami no papīra un salīmējami mājās, un man apakaļ viņi nebūs jādod, tas būs jūsu īpašums. Tātad 3 brāļu šodienas veidols. Vai viņi ir autentiski vai nav? Kam varētu ienākt prātā pateikt, ka viņi nav autentiski? Protams, viņi ir autentiski, tāpēc, ka viņi ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Viņi ir ierakstīti, man pat liekas, ka tikai ne tajā kultūras kanonā un UNESCO un visur, kur. Būtībā nav problēma. Tā ir viena no vecrīgas un katra no mums identitātes zīme. Bet tagad, ja mēs paskatāmies to bildi šeit, tas baigi nesen, tas ir pirms 2. pasaules kara. Starpā tur kaut kādi 70 gadi, un tur tās mājas ir pavisam savādākas. Un arī tur viņas ir autentiskas. Jo iet laiks, mainās cilvēku domas, priekšstati un iespējas, mainās vērtību sistēmas. Jo vienā gadījumā šis te bija vācu baltu mantojums, tagad viņš ir kļuvis par Latvijas kultūras mantojumu, un līdz ar to tās vērtības viņas var mainīt polaritātes diezgan mierīgi. Un viņas ir autentiskas katra savas izpratnes laikam un veidam. Un viss ir kārtībā. Ja mēs iedziļinātos par to, cik viņas ir labi restaurētas, tad tas atkal būtu pavisam cits stāsts. Bet arī šīs ēkas, viņas ir tikai tam laikam autentiskas, kuru veidolu viņi pārstāv, bet patiesībā viņas ir baigi pārbūvētas. Viņas ir pārbūvētas jau kopš viduslaikiem ļoti. Tātad process, kas attīstās laikā, viņš katram laikam rada savu autentiskumu. Un tas, kas tajā laikā ir noticis, tas ir īsts. Tie ir materiālās vēstures un kultūras vēstures fakti, kuri nostiprinās katra konkrēta laikmeta tēlā un faktā, un viņas ir autentiskas savam laikam.
Un runa drīzāk ir par patiesumu. Patiesums, autentiskums manā izpratnē. Es autentiskumu vairāk uztveru arī kā emocionālu kategoriju un emocionālu stāvokli. Jo, ja es saku oriģināls, tad tādā gadījumā man arī jāpieiet klāt un jāapskatās, kāds viņš ir no kreisās puses, no labās, kā viņš ož, faktūru un vēl kaut kādas nianses. Man vajag pārbaudīt, lai es saprastu, vai viņš ir oriģināls. Bet autentisks ir tad, ja es gribu arī saprast, vai viņš ir patiess. Un vēl viena lieta, kā tas autentiskums uzrunā mani emocionāli. Patiesībā oriģināls ir nepārveidots sākotnējais stāvoklis. Autentisks var būt pārveidots oriģināls, bet viņš nav sačakarēts. Viņš ir kaut kādā laikā pārcietis pārmaiņas, mēs viņus pieņemam kā labas esam. Un šeit arī mēs varam runāt par visu to, ko es tur uzrakstīju. Mēs varam tātad ar visiem šiem maņām mēģināt sajust to, kas tur ir, bet, ja mēs runājam par autentiskumu, tad zina kāds, uz kuru laiku tas autentiskums šeit ir? Kura laika autentiskums tas ir? Tie 1950. gadi. Tad, kad tas tika restaurēts, un no oriģināla šeit nav nekā. Šī detaļa, kas ir no citas vietas vecrīgā, viss pārējais ir jauns, izņemot to galdiņu pa vidu. Viņš ir radīts 1950. gadu restaurācijas laikā, jeb atjaunošanas ir pārbūves laikā. Bet mēs viņu emocionāli pieņemam, kā vistīrākā patiesība. Tā mums patīk, un mums nekā cita nav. Nebūs šajā vietā. Tas ir tas, ko mēs šobrīd varam pat priekš sevis saukt par oriģinālu. Bērniem arī mēs varam pateikt, bet bērni var nesaprast vispār. Likt viņam saprast, kas tas autentiskums īsti ir, tad diezgan bieži var saprast, bet ja viņam pasaka, tas ir īsti, tas ir oriģināls. Mēs arī tam ticam, ka tas ir oriģināls. Un šī ir ikona. Es jau teicu, paliec apakšā zem kupola, tā ir jābūt. Tā ir jābūt. Bet, teiksim, šis te jumts, jūs redzat, viņš spīd. Droši vien tā nevajadzētu būt. Kas viņš jauns, tas jumts ir. Jā, tas jumts, kā jau jumts, viņš ir mainīts daudzas reizes, un šis jumts, principā viņš tika izkarots, tāpēc, ka tas nav lēts jumts, tas ir titāncinku. Viņš daļēji atkārto to jumtu, ko uzsedzera Strellī, kas bija spožs kā spogulis, jo viņš bija alots no nelielām skārdu loksnītēm, un viņš spīdēja pa gabalu, atstarojot debesis. Tāds pats kā Pēterburgā, vienā no Pēterhofā, man liekas, arī tur bija tāds līdzīgs jumts. Un viņš ir jauns, bet viņš atspoguļo to autentiskumu, kas ir bijis oriģinālam, kurš tam oriģinālam nebija ļoti ilgus gadus. Oriģināls viņš nav, bet autentisks viņš ir. To pašu var teikt arī par parku, kurš atcerās mežu tajā vietā. Redziet, cik mēs esam nedaudzi, kas to mežu ir redzējuši. Un, ja cilvēki aiziet uz turien, viņi ir tā pārņemti un apburti ar to ainavu, ka viņi pat nedomā, cik veci viņi tā ainava. Bet 70. gados tur bija milzīgs liepu mežs, kurā auga baravikas. Un tika pieņemts lēmums, ka ir jāatgriežas pie Strellī projekta. Jo tas mežs, kas tur bija, viņš bija radies no šādiem stādījumiem. Es esmu ļoti priecīgs par šo te darbu un rezultātu Jēkaba baznīcā Rīgā. Jo, ja jūs skatāties tagad uz šo fasādi, vai kādam rodas aizdomas par to, ka tas ir oriģināls, taču nav. Pie tam viņam ir šis te laika uzslāņojums, ka tur ir
redzams kaut kādas robežas, te kaut kāda plaisa iet cauri, ka mainās toņi, mainās materiāli, te viņš tā kā vairāk ir pabrucis, te viņš ir tumšs, te viņš ir gaišs. Visi šie lielumi viņi raksturo, viņi dod mums iespēju noticēt. Noticēt, ka tas ir kaut kas patiess. Man šī vērtība ir ārkārtīgi svarīga. Jo tad, kad šie restaurācijas, konservācijas, principā saglabāšanas darbi tur notika, es uzskatu, ka tie ir viena no labākajiem saglabāšanas darbiem, kāda ir viduslaika arhitektūrai veikti Rīgā, jo tas patiešām ir visas fasādes kopā, ļoti, ļoti augstu. Vērtēju to darbu, bet mācītājs gribēja tā, lai to visu nomaskā, tā, lai nebūtu. Kāpēc tur ir raips, kāpēc tur ir melns? Un tā ir vēl viena cilvēku īpatnība, kuru ir jāmēģina saprast, bet es nezinu, vai pieņemt. Sevišķi garīdzniekiem, draudžu priekšniekiem arī ir raksturīgi, ka viņi grib, lai viss būtu tīrs un kārtīgs. Tā, lai Dievu priekšā nav jākaunās. Da, kad es viņiem sāku runāt par autentiskumu, tu man te nestāsti. Bet vienalga, ir jāmēģina kaut ko darīt. Latgalē ar katoļiem ir grūtāk, viņus pirms izdara un pēc tam paziņo, nekā personīgi. Bet ar luterāņiem ir vieglāk, ar pareizticīgajiem arī tā ir, kā ir. Vecacīmnieki vispār pa krūmiem dzīvo, bet liela daļa viņi ir diezgan lojāli. Bet man liekas, ka viņiem vispār tā pamata tēze ir tāda, ka viņi ir atbildīgi Dievu un draudzes priekšā. Tur tā inspekcija. Tā ir laicīgā vara, ja viņiem vajag. Bet katrā ziņā šis ir brīnišķīgs piemērs patiesumam. Tas ir Liepājā, Hojeras mājā, kur jūs tādu vairs neieraudzīsiet. Un cilvēkam, kurš nodarbojas ar arhitektūras pētniecību, ieraudzīt kaut ko tādu, tā ir patiešām bauda. Jo tu redzi, ka tas ir absolūti īsts, viņš ir tik īsts, ka šo īstumu pat saglabāt īsti nevar. Jo, teiksim, noturēt šo te balsinājumu ir ļoti grūti. Te var redzēt, ka šī daļa bijusi virs jumta, reku te ir bijuši griesti un te pat kaut kādi bojājumi, te niedras ir bijušas virsū. Šita niedras pēdējā laikā nav bijušas, ir bijušas niedras virsū pēc nobalsināšanas. Un šis ir oriģināls, lai gan viņš ir pārbūvēts. Bet principā tas ir oriģinālais stāvoklis, tāpēc, ka restaurācijas laikā šo saglabāt nesaglabā. Un tur sākās šie te radošie procesi. Kur tas autentiskums, lai jūs visi noticētu tam, kas ar to pieminekli ir izdarīts. Tur sākās tā ķīmija un māksla. Kā izdarīt to, lai nenodarītu ļaunu, kaitējumu, pārveidojumu tai ēkai kopumā, lai iekļautos spēles noteikumos, kas attiecās uz laikmetu, uz stilu, uz pašu māju, uz definēto koncepciju, lai pasūtītājs būtu ar mieru, lai apmeklētāji būtu ar mieru. Tā ir tā māksla. Māksla izpildīt visus tos nosacījumus, pie tam tos nosacījumus ir jāspēj realizēt arī būvniekiem un arī finansistiem. Tā ir tāda ļoti pamatīga māksla. Te ir viens no Latvijas lielākajiem mākslas lietpratējiem šajā jomā. Tā ir arhitekte Liesma Markova, kas ir Hojeras mājas, Hojeras viesnīcas projekta autore. Un viņa to mākslu prot. Es arī kaut ko protu, un viņa arī kaut ko prot. Mēs katrs protam bišķi savādāk. Un tas dīvainākais ir tas, ka mēs katrs domājam, jo viņi strādā savādāk kā es. Mums ir dažādas pieejas. Bet mēs abi domājam, ka mums rezultāti ir autentiski. Tā pašā laikā, tad, kad es esmu pie viņas objektā, labāk nekritizēt, bet ja es kaut ko pasaku, tad man tas pirmais, kas ir uz mēles paklausies, tas taču nav autentiski.
Labi, tas, lai paliek profesionāli, tā teikt, diskusija ziņā. Bet tas autentiskums viņš ir tā kā tāds kaučuks, tā kā gumija. Tas ir diskusija jautājums. Tāpat kā iedziens laime, tas arī ir diskusija jautājums, pie tam ņemot vērā, ka laime ir tik īsts uzplaisnījums, ka viņš tikko bija un nav vairāk. Bet šis ir ļoti skaists darbs, un vislabāk to autentiskumu izjūt pati Liesma, kur tur ir ieguldījusi ļoti, ļoti daudz. Nu, ja nepasaka, piemēram, viņš nevar pateikt, ka šitos dēļus viņa ir vākusi pa visu Latviju, lai būtu tiešām vismaz 19. gadsimta oriģināli dēļi. Slutišķi Latgalē, neliels vecticībnieku ciems. Slutišķus es pazīstu diezgan labi, es tur esmu izpētījis kādas 10 mājas apmēram, 10 sētas, pareizāk sakot. Un šis ir Slutišķu muzejs. Tā ēka, kas tur ir redzama, šī ēka, viņa tika atjaunota. Pirms mēs tur parādījāmies ar saviem kaut kādiem vērtējumiem. Tāda šī ēka bija kā oriģināls, tāda bija pēc restaurācijas. Nu, ja tā ir restaurācija, nu, tad labāk to vārdu nelietot. Tas ir jaundarinājums. Un lai arī kā, es neticu, ka tā māja, kā mēs redzam, kā viņa stāv, ka viņa bija tik sliktā stāvoklī, ka nevar izdarīt neko, lai daudz maz. Un problēma ir tāda, ka restauratori, viņiem ir visiem lielas galvas, un visi domā, ka visu zina. Bet ja cilvēks nav puspaini sāls apēdis vecās mājās, viņas saglabādams, demontēdams, pētīdams, viņam iekšējās sajūtas nav, viņam čūja nav. Šis ir tas gadījums. Šis ir cits gadījums, tā ir turpat blakus pie ceļa. Šai mājai izpēti uztaisīja cilvēki, kas drēbi saprot, un viņi uzrakstīja rekomendācijas un ieteikumus, kādā veidā, kas ir jādara. Burtiski, tā pa katru baigi. Un projektu izstrādāja arī cilvēki, kas saprot drēbi, kas tiešām visu mūžu ir nostrādājuši vecmāju saglabāšanā. Man liekas, ka starpība ir. Tātad runa nav par to, ka mēs nevaram, bet ka mēs īsti neprotam. Vaina vēl ir tāda, ka, lai nonāktu līdz tam stāvoklim, ka tu saproti, kas tas ir pa ceļu, ka to var, un ka tu arī to vari, ir jāpaiet baigi daudziem gadiem. Tad cilvēki veci paliek. Daži pat tik ilgi nedzīvo. Un mums ir ļoti mazs tirgus. Mēs ļoti maz runājam savā starpā. Tāpēc tā pieredze vispār tiek nodota diezgan sīksti. Mums šobrīd ir viens no brīnišķīgiem instrumentiem, kā var nodot ļoti dažādas pieredzes, reizēm pilnīgi izcils un perfekts, reizēm diezgan apšaubāms, tie ir šie žurnāli. Tas nav vienīgais, tur vēl bija kaut kādi. Tur ir baigi foršās lietas, no kurām var secināt, ka cilvēki paši meklē ceļus, kā savu veco māju saglabāt, kā ar viņu runāt, kā pret viņu izturēties, kā viņš jūt, kā viņš grib, lai to māju saglabātu. Un es domāju, ka tas ir milzīgs ieguvums visiem mums, jo mums tā izpratnes kvalitāte caur šādiem izdevumiem, lai gan viņa dažādojās, bet tā ir tā demokrātija. Jo svarīgākais tomēr ir saglabāt. Saglabāt, apziņā saglabāt. Nevis tikai fiziski, un tad vai tas ir restaurēts vai ne, pupumīs, nav svarīgi.
Galvenais, lai tas būtu saglabāts, jo paies laiks un varbūt pret šodienas saglabāšanu ārkārtīgi daudz, kur izturēsies savādāk. Pašlaik viens ļoti interesants darbs ir, es izstrādāju projektu Ventspils pils restaurācijas saglabāšanas darbiem. Respektīvi, Ventspils pils tika pirmā kārta pabeigta 2000. Gadā, 25 gadi pagājuši. Un otrā kārta 11. gadā, arī jau ir krietni daudz gadi pagājuši. Un viņi ir vienkārši nolietojusies. Un es spēju pārliecināt pasūtītāju, tas ir pašvaldību, ka šo restaurēto pili drīkst saglabāt tikai ar saglabājošu restaurācijas līmeņu domāšanu. Tātad, ja tas, kas tur ir, tie oriģināli tiktu saglabāti restaurācijas metodēm, viņus nedrīkst ar pinzeli iet visam pāri, jo tad tā ieguldītā nauda un uzkrātais autentiskums un patina, viņi zūd. Un to nevar dabūt gatavu mākslīgiem līdzekļiem. Principā var uztaisīt mākslīgi, kā lai izstāst pēc oriģināla, bet tas ir kā cits stāsts. Šitie ir forši žurnāli. Autentiskums kā elektrošoks. Dobeles pils, tas bija mans projekts vairāk kā 20 gadus. Un man nācās izcīnīt daudzas cīņas, lai pārliecinātu, ka svarīgākais šajā gadījumā nav saglabāt te un dabā to apziņu, ka tās ir īstas pilsdrupas, bet izvirzīt sev mērķi, saglabāt to oriģinālu. Pareizāk sakot, to, kas no oriģināla ir palicis pāri, pēc iespējas ilgākam pēcteču paudžu skaitam. Jo bez jumta nevar saglabāt. To es varu pateikt pilnīgi atbildīgi. Un ir daudz arhitektu, kur uzskatu ne tikai arhitekti. Mākslas vēsturnieki, kultūras pētnieki un tā tālāk, es esmu barbariski izturējies pret to vietu. Es domāju, ka nē, jo šobrīd intensīva tā oriģināla degradācija ir apturēta. Apmēram pa kādiem 95%. Kaut kur bišķiņi birs visu laiku. Es varu runāt šajā gadījumā tikai par šo te kapelas daļu. Un tas, ka šī procesa rezultātā tā pils ir atguvusi savu nozīmību pilsētā un dobelnieku apziņā, viņiem vairs nav pilsdrupas, viņi sauc par pili. Tas ir nenovērtējami. Nenovērtējami tas, ka pašvaldība spēja uzņemties politisko atbildību un iziet uz daudziem tajā laikā nesaprotamu projektu un investēt ļoti lielas naudas. Un tiešām ļoti daudz cilvēku nesaprata, tāpēc, ka tā projekta ļoti ievērojamu daļu aizņēma nauda, ko vajadzēja investēt infrastruktūrā, kas vispār nav redzama. Gāzi vilka 300 metrus. Pie tam viņi ar caurdurus metodi pazemē. No otras puses elektrības otro pievadu 250 metru. Lietas ūdeņi bija jādabū lejā projām. Bet vienalga tas notika un pilsēta tagad ir laimīga. Vai tas ir autentiskums? Jā, tas ir 2021. gadsimta sākuma autentiskums. Mūsu laiks šajā gadījumā caur manu kaut kādām verbālajām konstrukcijām un papīra konstrukcijām, viņš tika piedāvāts sabiedrībai, sabiedrība viņu pieņēma un atbalstīja šo autentiskumu formu. Šīs ir atkal citas autentiskuma formas. Piemēram, Traķu pili joprojām vēl ir daļa cilvēku, kas saka, tas ir kaut kas šausmīgs. To pašu teica arī par Bauskas pili. Un es arī kādu laiku domāju, ka tā nevar.
Bet tā problēma bija tāda, ka tad, kad padomu laikā viņi tur sāka ķēzīties ar Bauskas pili, tad gala rezultātā nevarēja dabūt kvalitāti. Kādi materiāli tik tur nav izmantoti zem tiem smukajiem apmetumiem. Bet tagad, kad mēs varam piedāvāt šo atgūto, nosacīt oriģinālu 16. gadsimta apmetumu, kad mēs varam iegūt kvalitāti, kādu Krievu laikā sapņot vispār nevarēja. Tad arī pat nedomāju tādā veidā, lai gan pie mums nedomāju, citur domāju. Un tas ir mūsdienu autentiskums, kurš ir bāzēts uz oriģinālu. Un tā ir vērtība. Jo Latvijas apstākļos manierismu pili nav. Bez Bauskas. Bauska vienkārši bija ļoti labi saglabājusies. Piemēram, šīs ir Daugavpils Cietokšņā inženieru arsenāls un uzdevumā no kultūras mantojuma pārvaldes, kur arī es strādāju, bet tur arī citi kolēģi bija uzrakstīts, ka saglabāt pēc iespējas autentiski. Kā šito saglabāt? Vai Rotko centrs ir autentisks? Jā, ir. Tāpēc, ka viņš bija saglabājies ar apmetumu. To apmetumu tur pa lielam diezgan daudz nokalnos, bet kāda starpība? Jūs taču neiet ar savu nazīti, neurbiniet. Jūs nepārbaudiet. Jums svarīgāk ir, kā tā krāsa izskatās. Vai jūs jūtat, ka viņi ir ar otu uzvilkt. Un kāds ir tas apmetums, kā viņš vai peld, ja viņš ir taisns tā kā novus galds. Tas ir tas, kas mūs vedina vai ticēt, ka tas ir īsts un patiess, jeb šo arī nē. Bet autentiskumam ir dažādas sejas. Un te ir tā pati arsenāla ēka pret Imperatora ielu un galva fasādi. Un tas ir konservētais gabals otrā pusē. Abi divi ir autentiski. Tikai koncepcijas ir dažādas. Pareizāk sakot, koncepcija ir viena. Tā ir viena autora kolektīva koncepcija, kuriem vajadzēja rīkoties atbilstoši finansiālajām iespējām. Un faktiski arī tam, ka visu apmest un nokrāsot dzeltenu, baigi garlaicīgi. Jo tā ir lielākā celtne Daugavpils Cietoksnī. Un ir vēl viena lieta. Man šīs fasādes, tās dzeltenās, nopinzelētās fasādes, tā nebija mana vēlēšanās. Tā bija pasūtītāja vēlēšanās, kuru var saprast, bet tas nav šoreiz. Man viņi stāsta tikai par stilu. Par stilu un laiku, arī ar lieliem nosacījumiem, jo sākotnēji tā māja nebija dzeltena. Sākotnēji tā māja bija sarkana ķieģeļa ar savādāk interpretētām detaļām. Un tikai pēc tam viņu sāka balsināt, un tikai pēc tam viņu apmet un nokrāsoja dzelteni. 19. gadsimta kaut kādos 60. gados. Tā kā tas ceļš ir baigi sarežģīts. Un šeit faktiski, lai nostiprinātu to fasādu šādā veidā, tas nav tā. Tā principā ir restaurācija, bet manā uztverē tas, ka tu vari apiet tai mājai un ieraudzīt dažādas viņas sejas, tā ir vērtība. Tāpēc, ka tas ir vēstījums. Rotko, viņš stāsta tikai vienu ļoti ierobežotu epizodu no tās vēstures, un ar to vēstījumu viņam tā ir, kā ir. Šeit tas vēstījums faktiski ir tāds, mēs saglabājam to, ko mēs esam mantojuši pat tad, ja tas ir Krievijas impērijas mantojums. Bet mums nevajag viņu restaurēt, jo mēs negribam šo impērijas slavas laikmetu restaurēt, piešķirot viņam sākotnējo spožumu.
Un tas ir, es šo konceptu noformulēju, kad es sapratu, ko mēs tur vispār darām. Jo arī ar pulveru pagrabu ir līdzīgi. Vācijā šo konceptu pieņēma ar uzslavām, Daugavpilī, tā. Jo Daugavpilī liela daļa sabiedrības ir uzauguši uz cietokšņa saknēm. Jo Daugavpils kā pilsēta izveidojās blakus cietoksnim. Un cietoksnis tas ir viņu viss. Tas nav ne slikti, ne labi, tas vienkārši ir. Viņi tāpat ir Latvijas patrioti, bet savādāk. Šis autentiskums man vispār ļoti patīk. Jo tu tur var ieraudzīt pilnīgi visu. Tu var staigāt un skatīties un redzēt gan to, kas ir dziļāk, kas ir seklāk, un pat cik katru vietu laika gaitā apstrādā neskaitāmas rokas. Ja prot lasīt tad var lasīt daudz. Mūsu laika, kas 20. gadsimtā nebija iespējams šāda pieeja, tā arī ir saglabāšana. Un pie tam ļoti racionāla un nebūtu estētiska. Tikai daļai no jums būtu ļoti interesanti tur būt un forši nodzēš lielo gaismu, aizdedzina sveķis, un tad sākās balli, un tur pasniedz kaut kādas ēdienas, un ļoti forša atmosfēra. Un tas ir izdarīts ar minimāliem līdzekļiem, saglabājot iespēju, ka kādreiz visu, ko varēs izdarīt. Tā ir ļoti laba attieksme, ļoti laba. Tāpēc, ka, ja tā atjaunotu īsā laikā, var saglabāt vairāk. Un tas ir ļoti svarīgi, un tā ir šī demokrātiskā daudzveidība. Arī šī Rīgas pils dienvidu fasāde daudziem bija pārsteigums, jo projektā bija paredzēta, ka viņai ir jābūt tādai, ka tur pa kreisi, ka tur jābūt apmetumam. Tā kā būvniecības gaitā sāka ņemt nost bojāto apmetumu, un izrādījās, ka bojātais apmetums ir kaut kādi 60%. Parādījās šis mūris, ko mēs te redzam, un izrādījās, ka tas ir 16. gadsimts no pirmā stāva līdz pašai augšai, praktiski līdz augšai. Man bija tur iespēja iejaukties, un es iemetu to akmeni, bet pateicu, to nevajag apmest. Tāpēc, ka to, kā pils ir izskatījušies, vismaz kaut kādā vienā daļā, mēs neredzam nekur citur. Un bija tāda vētra, nepajokam, pusgadu. Pusgadu tika tā bumbiņa mētāta no vienas puses otrā pusē, beidzot ar lielām pūlēm, ar kaut kādām 4 lielām sapulcēm. Es sagatavoju 4 prezentācijas, lai pierādītu to, ka šī fasāde ir lielāka vērtība sabiedrībai, pilī, un autentiskumu, un arī oriģinalitātes izpratnē vispār, lai apjaustu, kāda tā pils ir bijusi. Jo kāda tā pils ir bijusi, Broca zīmējumos ir, bet ko jūs varat pateikt, bet te to var aptaustīt. Un šis vispār ir šedevrs, Āgenskalna tirgus. Ja kāds nav bijis no sirds iesaku, tur ir ļoti vienkāršiem līdzekļiem un patiešām brīnišķīgu komandu un arhitekti ir panācis vispār pilnīgi neaptverams rezultāts. Un ko viņi izdarīja? Viņi nomazgāja stiklus, ieviesa citu funkciju, notīrīja kokus, kas bija nokrāsot tādā salāta zaļā krāsā, nokrāsot melnu visu metālu, kas tur ir. Nomainījās saimnieks. Brīnumainā kārtā no debesīm nokrita šīs 2
lustras, kuras kaut kādu apstākļu dēļ nesot bijušas vajadzīgas vienā ēkā Abu Dabī. Un tās lustras viņas tos svētkus tur rada no rīta līdz vakaram. Brīnišķīga vieta. Es domāju, ka šito te mēs varam, es jums to visu patiesībā izstāstīju. Ja kādam gribās, tad es varu atsūtīt WhatsAppā vai kā, kaut kādas savas pārdomas par autentiskumu, bet tas varbūt nav tik svarīgi. Un vēl, šito te jūs varat izlasīt. Tas nav sīkiem burtiņiem. Bet principā, ja tas iepriekšējais bija definīcijas, tad šis man ir priekš sirds. Un es tā autentiskumu uztveru. Un akadēmiķi un teorētiķi man pārmet. Es neesmu ne akadēmiķis, ne teorētiķis. Es esmu vienkārši amatnieks. Izlasījāt? Paldies! Cēsīs ir darbs jau 2 gadus pie vienas koka mājas pretī Jāņa baznīcai, kur mēs sākām taisīt ar izpēti, papildus izpēti, jo vienu izpēti jau arhitektoniskās izpētes grupas kolēģi bija uztaisījuši, bet to māju nopirka ir tāds visiem labi pazīstams vārdu salikums draugiem.lv. Viņi nopirka nevis to māju, bet tas ir tā saucamais Konrāda kvartāls, kurš tagad medijos diezgan plaši, kur ir zināms, un televīzijā arī viņš ir rādīts. Un uzņēmums, kurš nodarbojās tagad ar šīm 3 mājām, ir atšļaksts no draugiem LV, viņš saucās mājas Cēsīm. Tu tādi, man pirmo reizi mūžā ir iespēja strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir baigais prieks par to, ka viņi dzīvo un ka viņi var citiem to dzīvi darīt labāku, ka viņu pamatbizness nav nelegāls bizness, tas ir legāls bizness, viņš vairāk vai mazāk visiem ir zināms, tas pats Printful, piemēram, kurš naudu pelna Amerikā, un tā arī nav, tas nav narkobizness, tas ir ļoti cilvēcisks vienkāršas lietas. Un viņi tagad iegādājas Cēsīs mājas, kuras nevienam nevajag. Un tad es tiku pieaicināts kā mediķis. Tas ir kā vecmāju dakteris. Viņi ir jauni cilvēki. Viņiem ir 30, 35, 40 gadi. Mēs baigi labi saprotamies. Un tas darbs ir ārkārtīgi interesants. Bet māja, ar kuru mēs strādājam, nav arhitektūras piemineklis. Mans pirmais jautājums bija, ja mēs par to māju kopīgi varam strādāt, un mēs izturēsimies pret viņu kā pret vērtību, tad mēs strādāsim. Ja tā ir pārbūve, tad čau, man Rīgai ko darīt. Teic, nē, viss kārtībā. Pagaidām neesmu nožēlojis. Te ir, var vārds skot, viss tas, ko es jums īsumā jau teicu. Viena detaļa, domājot par autentiskumu. Tā māja ir jānosiltina, jo viņiem vajag energoefektīvu māju. Tāpēc, ka viņi negrib apkurināt mainīt cēsu mikroklimatu. Viņiem vajag viegli kopjamu, veco māju. Otrkārt, jumta konstrukcijas būvvalde pieteica, ka ir jāsaglabā, bet jumtu vajadzēja demontēt. Un principā no mājas palika tikai ārsienas un kaut kas bišķi no iekšsienām. Bet saglabāts demontēšanas laikā bija ļoti daudz. Šīs mājas vairāk nav, tā ir tā māja, kas bija 18. gadsimta beigās, šīs mājas vietā. Un šajā mājā kopš 1661. gada ir minēta funkcija, kas ir ārkārtīgi tuva jums. Tā ir pirmā cēsu skola, nevācu skola. Tā kā jūsu kolēģi tur ir strādājuši, un tā māja ir
šito māju. Tur ir bijusi jau skola, vai tur tieši, nezinu, bet 16. gadsimtā varbūt tepat. Kultūras slānis ir 1,5 metru vairāk dziļš, un apakšā ir koku mājas arī. Tāda tā māja izskatās, ārpusē viena īpatnība ir. It kā, mēs iedomājamies, māja, ja? Viena fasāde, otra, 4 fasādes. Kā zīmē, visām fasādēm ir dēļu apdara, ar dēļiem. Bet, ja jūs paskatīsieties, tad jūs redzēsiet, ka neviena fasāde neatkārto otru fasādi. Katra fasāde ir savādāk. Un tagad ir jautājums. Tas ir autentiski, ja tā ir nejaušība. Grūti pateikt. Viegli pateikt tad, ka es ievēroju likumsakarību vēl 2 mājām. Viena no tām ir Ventspilī, Tirgus ielā 5, kur arī ir 17. gadsimta beigu līdz 19. gadsimtam attīstījusies māja. Viņa ir 4 fasādes, un neviena nav tāda pati kā otra fasāde. Izrādās, ka viņas dzīvo dažādu dzīvi, jo viņas ir pavērstas pret dažādām debespusēm. Un katra debespuse dažādi iedarbojās uz koka labklājību, labbūtību. Kā rezultātā rietumu fasāde bojājas ātrāk, un tāpēc, ka tur būs valdošie vēji, dienvidu austrumu puse saule, un vislabāk, ja nav slapja, saglabāsies ziemeļfasāde. Ja nav slapja, ziemeļos tur ir cita vaina. Ja tur ir mitrs, tad tur veidojās aļģis, un viņi vienkārši kukaiņi un sēnes viņā nost. Lūk, lai saglabātu autentisku, un visas fasādes paliek tādas, kādas viņas ir. Tātad, respektīvi, visi dēļi demontēti, viņi šobrīd tiek attīrīti, bet tās fasādes paliks tādas, kādas jūs viņas redzat šeit. Tikai tā māja ir pacelta, jo viņa laika gaitā ir palikusi, varētu teikt, uz vietas, bet pilsēta visu laiku ceļ grunti uz augšu, jo neies taču ielas labojot kaut ko norakt. Taču vienkāršāk ir uzbērt virsū. Tas ir hroniski un tas ir visur. Visi logi, ārējās vērtnes ir saglabātas, izņemot dažas. Visas iekšējās vērtnes ir nomainītas pret jaunām, lai varētu ielikt stikla paketes. Logi nav ideāli. Logi ir diezgan pašķībi, bet tika pieņemts lēmums, ka tas nav tas trakākais. Pelēkā krāsa nozīmē tās detaļas, kas tiks izgatavotas no jauna. Tās, kas ir tās brūnganās, tās ir noņemtas un viņas visas atgriezīsies. Tā noņemšana nav tā, ka viens puisis ar lauznīti tur aiziet, samet čupā, pēc tam piebrauc un citu onkuļu un sakrāmē un ved projām. Katra detaļa ir jāsanumurē. Viena iemesla dēļ viņai varētu atrast to vietu, kur viņi pielikt. Jo pretējā gadījumā māja ir dimensijas, māja ir izmēri. Un ja jūs nezināsiet, kur kas ir, tad amatnieki pateiks, ka viņi te neies mērkačoties, ka viņam katram dēlim ir jādomā, kur viņu likt. Tad, kad viss ir sanumurēts, tāpat tās būs diezgan grūti. Bet tie amatnieki, tā būvkompānija, kas tur strādā, viņi teica, ka viņi šitā nekad nav strādājuši, bet vispār esot interesanti. Un tāda tā māja, noņemot nost apšūmu, te mēs redzam, šita te bija komunālais dzīvoklis, kur vienā daļā bija lapseņu midzeņi un otrā daļā bija iršu midzeņi, tādi, ilgtermiņa. Un tāda mums tā māja izskatīsies, tas ir projekta dokumentācija. Principā viņa izskatīsies gandrīz tāda pati kā tagad. Ne katrs pasūtītājs parakstītos uz tādu, jo pasūtītājiem diezgan bieži gribās, lai tā māja taču tā, lai štup cigaņi ahnuļi, kā mēdz teikt, es atvainojos. Bet te tā nebūs.
Tā māja būs tāda pati, faktiski, kāda viņa bija. Tās izmaiņas parādīsies iekšpusē. Te mēs nonākam vēl pie viena autentiskuma. Šāda tā māja izskatījās, pat cik mēs pastiprinājām guļbūvas konstrukcijas. Pie tam ļoti pamatīgi pastiprinājām, tur bija baigi daudz ko darīt. Un varētu teikt, to visu parādīt un eksponēt un baigi labi. Bet mēs jau tad zinājām, ka mums nekas neiznāks, jo mums tā māja ir jāsiltina. Un tā guļbūva pēdējos 100 gadus, viņa nav bijusi redzama vispār nevienā acī, nekur. Tā ir tāda apziņas autentiskuma veidošana. Mēs zinām, ka tur tas ir un ka tā ir vērtība. Lūk, ja par tādām lietām pasūtītāji parakstās, tad tas jau ir labi. Tad jau tas ir pavisam labi. Ar pārējām lietām varētu būt, ka tādas lielas problēmas. Un te mēs redzam priekš siltināšanas, kā tas viss tiek gatavots. Tur ir kārtīgs pīrāgs ar siltinājumu, bet māja iznāk ļoti silta. Bet uz šīm te redelēm būs virsū autentiskie dēļi. Un jūs iesiet garām. Es jums izstāstīju visiem, ka tur ir siltumizolācija un tur ir tas tur. Bet jūs jau skatīsieties uz tiem dēļiem, nevis meklēsiet to siltumizolāciju. Un ja tie dēļi būs uzlikti labi, tad tētiņam un māmiņai un dzimtenei būs prieks. Taču visiem būs labi. Logi, te ir tas 19. gadsimta logs, kas tur ir. Un šita jau logs ir atgriezies pēc restaurācijas. Iekštelpās tur nekādi kultūras pieminekļi principā redzami nebija. Varbūt pāris durvis. Viss. Tas, kas bija redzams, bet kas nav apjaušams katram, tie bija šie te dēļu griesti, kuru tur bija pāris 100 kvadrātmetri, ja ne vairāk. Ļoti forši dēļi, plati, ar profiliem, bet lielākā daļa krāsot ar eļas krāsu. Es te atvedu paraudziņus, lai jūs varētu apskatīties, kā mēs ar tiem dēļiem rīkojamies. Tā bija baigā problēma. Es varētu pacelt augšā un jums rādīt, bet principā jūs neredzēsiet vienalga pa gabalu. To eļas krāsu ir ārkārtīgi grūti noņemt nost, ja ir krīts vai līmes krāsa virsū vai kaļķis. To ar Kerheru var dabūt nost elementāri, to var nomazgāt. Eļas krāsu. Es nezināju, kā to varēs izdarīt. Es zināju, bet tas bija ļoti ilgi un dārgi process. Izrādās, ka tur ir jāiet nākamā attīstības stadija autentiskuma izpratnē. Mēs esam atguvuši, pieņemsim 250 kvadrātmetrus brīnišķīgu dēļu platu no ļoti skaistas koksnes. Ļoti skaistas koksnes. Tādus dēļus tagad dabūt nevar. Nekur nav tādu dēļu. Pie tam tiem dēļiem ir viena tāda īpatnība, pat cik viņi pielikt 19. gadsimta vidū. Un viņiem apmēram ir 150-200 gadu tiem kokiem. Tātad 850, 750, 700. Viņi ir piedzīvojuši mazo ledus laikmetu, par kuru tikai daži vispār zina, ka tāda ir. Bet viņi ir auguši mazajā ledus laikmetā, kurš Baltijā bija līdz 18. gadsimta beigām, 19. gadsimta pirmam ceturksnim, apmēram kaut kur. Beigās izrādīja, un tātad es gribēju, lai noņem to krāsu līdz ēveles zobam. Tas, respektīvi, noņem to krāsu nost, un tad notīri tā, ka redzēt to ēveles zobu, kas ir, tas ir sapnis vasaras naktī, tas ir kaut kas brīnišķīgs. Bet izrādās, ka nevar. Tas ir pa dārgu. Jo jau tagad tie dēļi maksā, bet mazāk kā Vācijā. Vācijā tādus dēļus var nopirkt 120 eiro kvadrātmetrā. Un veču viņi tīra ar smilšu strūklu. Ļoti uzmanīgi notīra smilšu strūklu,
līdz beidzās krāsa. Pēc tam viņu slīpē, un pēc tam viņi apstrādā vēl ar birsti. Gala rezultāts ir lieliski. Vienkārši lieliski. Ņemot vērā, ka mums tie dēļi ir un pasūtītājs saprot, ka tā ir ļoti vērtīga manta. Viņš teica, maucam uz priekšu. Nu jā, un tos dēļus, tie dēļi faktiski tas bija vienīgais, tā estētiskā un emocionālā uzruna, ko tā māja spēja izdvest, apliecinot savas interjeru vērtības. Jo tur bija kaut kādi gleznojumi, kaut kas mazs, bet tas viss ir tur apakšā. Dēļi bija tāda reāla parādība praktiski visās pirmās stāvu telpās un visās otrās stāvu telpās. Bet viņi bija noslēpti zem tapetēm, zem apmetumiem, zem krāsām, zem preskartona, zem putuplasta. Gala rezultātā, ieejot tajā mājā, tev ārā stāst, nu tā ir ļoti vērtīga māja un tas, un tu ieej iekšā. Bet kur? Un tu to vērtību vienkārši nejūti. Bet brīžiem liekas, ka tev mēģina vispār apmuļķot. Ja? Ka tev mēģina iestāstīt, ka tā ir baigā vērtība. Vai tiešām vērtība tikai tāpēc, ka viņi baigi veci tā māja. Jā, labi, tā var būt. Rainis tur nav dzimis. Bet tā var būt. Un ar tiem dēļiem ir tāds, pēc tam es jums parādīšu. Tātad šīs ir sijas, pirmā stāva pārsegums, te tajos robos bija iekšā dēļi. Mēs izņēmām tos dēļus ārā, paliek sijas, un izrādījās, ka tad, kad tā mājiņa bija izģērbta, ka tās sijas netur. Būvinženieris pateica, ka pārsegums netur, ka vajag starp katrām divām sijām jāliek jauna sija, un ka šīm sijām 70% gali ir nopūši. Tad mēs to izdarījām, nācās pieņemt kaut kādu lēmumu. Tās sijas gareniski tika pārzāģētas uz pusēm. Respektīvi, apakša tika atzāģēta no augšas. Augšā tajā vietā tika ielikta jaunā sija, un tas, kas palicis pāri no vecās sijas, pielikts klāt no apakšas un dēļi starp. Un gala rezultātā jūs vispār neziniet, kas notiek tur, tajā starptelpā. Tas tāpat kā to siltināt, tas nav svarīgi. Bet iespējas ir absolūti oriģināls. Tad vispār nevar pateikt. Es jums parādīšu vienu bildi, tur būs. Tā mājai otrajā stāvā arī ir zināmas izmaiņas, jo nācās mainīt apkūres koncepciju. Otrajā stāvā mums ir grīdas dēļi, bet māja tiks apkurināta ar ģeotermālo ūdeni, respektīvi siltumsūknis, kas pumpē ūdeni no kaut kā 90 metru dziļuma. Viņš tiek uzsildīts, bet viņu nevar uzsildīt līdz tādai temperatūrai, lai māju varētu apsildīt ar radiatoriem. Tur ir jābūt siltajām grīdām. Zem biezajiem dēļiem silto grīdu likt nevar. Tie koki viņu aiztur. Nācās domāt, kā siltināt, respektīvi, kā apsildīt, lai varētu ielikt grīdas dēļus. Un tad arī nācās mainīt. Nācās ņemt ārā jau projekta gaitā. Dēļiem vajadzēja būt virs šīm sijām. Vajadzēja ņemt ārā tos dēļus, mums vajadzēja lielāku šo telpu. Gan vienā telpā, gan otrā telpā. Un tagad parādās šie te kapilārā ūdens apsildes paneļi, kuri pēc tam tiek apmesti. Šeit viņi jau ir apmesti. Šeit ir atgriezušās jau jumta konstrukcijas. Tā ir dekorācija, tas ir interjers. Bet arī tas nav tik baigi būtiski. Ja tas ir principā, varbūt, kad ir kādam jāveic uzskaita, vai tas ir oriģināls, vai tas ir autentisks un tā tālāk, tas ir, viņš tomēr radīs iespaidu. Un toties te tagad būs oriģinālās grīdas. Un tā ir tā cena. Mums mainās telpa, bet tas nav arhitektūras piemineklis. Tā ir vienkārši veca māja. Un tas būs tas mūsdienu autentiskums.
Un šeit jūs redzat notīrītos dēļus. Mums ļoti paveicies ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar to dēļu attīrīšanu. Viņiem ir pieredze šajos darbos, tā kā es biju dievvvārds, es biju laimīgs, ka es ieraudzīju, ka viņi man parādīja, līdz kādai kvalitātei viņi var attīrīt dēļus. Man vairs negribējās prasīt, ko viņi darījuši. Jo tas ir patiesi un labi. Tas ir ļoti labi. Un te jūs redzat, kā izskatās sijas pirms attīrīšanas. Un šitai pārzāģētā sija. Te nāks iekšā tie dēļi, šita te trenīša griezti, augšējais dēls, apakšējais dēls. Šeit viņi jau ir salikti. Un te darbnīcā tie gatavoti jau viņa vešanai uz māju. Šeit ir saglabātās sienas, kur es jums rādīju to balsinājumu Liepājā. Te ir tas pats. Šis skats ir nosacīti autentisks, bet viņi nevar saglabāt. Tāpēc, ka viņš birst, viņu nostiprinot, viņš maina raksturu, un tas ir baigi sarežģīti un dārgi, un sākotnēji viņš ir bijis pliks tas koks. Viņš laika gaitā ir apaudzis. Tas ir tāds teātris, tā ir tāda scenogrāfija. Mums jau bildes ir, mēs varam parādīt, ja kādam interesē, kāds tas, kā tā māja ir evolucionējusi. Jo kā jau skola, viņa ir remontēta un pārbūvēta visu laiku. Viņai nav tāda viena konstanta stāvokļa, kā tas ir bijis. Tās virsmas ir, kā jūs redzat. Un ar to virsmu, viņi ir oriģināli virsmi, viņi tajā mājā, bet lai ielaistu iekšā cilvēkus, kuri tur atbrauks uz 3-4 dienām ar maziem bērniem, tas ir neiespējami. Tad šitam iet pāri ar birstēm. Ar birstēm, pie tam nevis ar metāla birstēm, bet ar kaprona birstēm. Un to rezultātu dabū ļoti, ļoti labu. Ir daudz mūsdienu konstrukcijas, kā piemēram U-profīli, kas veido jaunas balstu vietas. Un tad ir jādomā, ko darīt, kādā veidā šo detaļu nosegt ar koku, lai dabūtu estētiku. Un tā ir tā māksla, tas ir tas viens no radošuma posmiem, lai gan viņi ir visu laiku klāt būtnē tajā vietā. Tad, kad mēs nevis restaurējam vienu atsevišķu priekšmetu, bet ēku, kurā ir 10 elementu, kur katrs pieceļās kājās un saka, ko to man darīsi? Bet tas ir baigi interesanti. Un te ir pirmie rezultāti. Es esmu ļoti apmierināts. Es neesmu apmierināts, es esmu laimīgs. Jo tas ir ļoti labs rezultāts. Šī siena, piemēram, ir palikusi savā vietā. Te pat bišķi var redzēt to apmetuma režģi, bet šie dēļi, tie ir tīrīti. Viņi bija tādi, kā tas baltais. Un šis ir, laikam, šajā mājā brīnišķīgākais atklājums vispār. Tādi negadās baigi bieži. Viņu atrada uz guļbūves sienas, pie tam tās mājiņas tur ir kādas 30. Un tur ir bijusi skola. Un tie grebumiņi, viņi ir no grīdas līdz apmēram šitādam augstumam. Kāpēc tik zemu? Tā es sāku domāt, un tā es atcerējos literatūru, ka bērnus jau veda uz nedēļu, uz to skolu. Un turpat skolā bija telpas, kur viņi arī gulēja, un tad viņiem, taču atcerēties klasiku, ja? Cibiņš un sapuliņš. Un tad viņi turpatās gulēja uz cisām, un viņiem līdz bija dūcīši, ar ko viņi grieza to savu maizīti. Un speķīti grieza, vai arī tauceņas smērēja, un tad ar to dūcīti tie bērniņi ir tās savas ilgas pēc mājām tur arī atstājuši. Un tas viss ir faktiski šobrīd jau attīrīts, un tas tiks, tas būs vienā no telpām.
Es otru šitādu Latvijā nezinu. Ir redzēti visādi, teiksim, gadskaitļi, iniciāļi, eglītes kaut kādas un kaut kādas ģeometriskas formas, bet šitādu Cēsu vecpilsētu, nē. Tagad mums ir izaicinājums, kā saglabāt 13. gadsimta arheoloģiskos kokus, kur muzejs nezin, ko darīt, un arheologiem nevajag. Tas būs baigais izaicinājums. Bet tas ir telplaiks. Mums apmēram ir nojausma, ko mēs ar to darīsim, ja? Bet tas ir Cēsu pilsētas, Cēsu pilsoņu apziņas telplaiks. Jo kā varētu iedomāties, ja mēs uztaisīsim, ja mums izdosies uztaisīt galdu no 13. gadsimta kokiem, tad jautājums jums, ja mēs nespētu to koku saglabāt tādā estētiskajā kvalitātē un tādā taktīlajās sajūtās ar to virsmu, kas tur ir, bet mums būtu jānoēvelē kaut kāda daļa. Tas būtu grēks, ja tā vajadzētu darīt, ja tā būtu vienīgā iespēja to koku saglabāt. Ko te jūs liksiet tagad man vienīgajam uzņemties to grēku? Varētu, ja? Es tā arī pierakstīšu, ja tā būs vienīgā iespēja. Paldies. Tā, es jums patiesībā to visu jau izstāstīju.